Dievam ir jākalpo pēc mums dotās žēlastības. Pirmkārt, žēlastība ir paredzēta izredzētajiem, priekš izredzētās baznīcas. Pēc tā mēs varam sevi pārbaudīt, vai mūsu dzīvē ir dotā žēlastība, vai mēs jau lidojam uz elli. Ja mēs tā nedzīvojam, mēs kļūstam kā vārns uz miskasti. Vai mums jau ir Dieva prāts? Mums ir jāuzņemās Jēzus krusts, jo bez tā mēs nevaram kļūt Jēzus mācekļi. Dieva vārdu klausīšanās mums rodās sirdsapziņa, un tā ir mūsos, ja mēs esam pieņēmuši šo vārdu no Dieva sūtītiem cilvēkiem. Dzīvot pēc Dieva gribas ir dzīvot garā, un mūsu dzīvē ir jābūt mācītājam, jo, kas neklausa mācītājus, tas kļūst par Dieva ienaidnieku, par pretinieku, jo, kas nedzīvo pēc gara, tas atrodas algdievībā, burvestībā. Tas ir Dieva standarts, kā mums jādzīvo. Pats Dievs nostiprina un rada glābšanu, ja mēs to ievērojam.